jūs daudz runājat par pensionāriem. Tā uzdod jautājumu, tā es runāju. Kur paliek bērni? Kāpēc tiem netiek palīdzēts kaut vai līdz 9. klasei? Vai tad tiešām nākotne mūsu jaunatne nav arī kaut kāda prioritāte? Paldies! Neapšaubāmi. Nav runa par to, ka tā nav prioritāte. Es piedalījos vairākās diskusijās priekšvēlēšanu gaitā, tā skaitā arī par demogrāfijas lietām. Jāapzinās viena lieta, ka šī programma ir jārisina kopumā. Bērnu problēma nav tikai bērnu pabalsti. Bērnu problēma ir daudz plašāka. Viņa sastāv no 3 galvenām daļām. Pirmā daļa ir finansiālais atbalsts ģimenēm un bērniem. Otrā daļa ir dzimuma līdztiesība, tā, lai nevajadzētu mammas, sēžot ar bērniem, zaudēt algā, karjerā un tā tālāk. Un trešā lieta ir sociālais papildinājums, pielikums rūpēm par bērniem. Un šīs 3 jomas nevar atraut vienu no otra. Ja mēs šodien runājam par bērnu dārziem, tā nav bērnu glabāšanas kamera kā bagāža. Tā ir audzināšanas iestāde. Un ja tur ir tādi apstākļi radīti, ka bērns tur jūtās labāk nekā vienā otrā ģimenē, tad tā ir valsts politikas rezultāts. Nekā savādāk. Bet tas nozīmē ne tikai jauna ēka, modernas iekārtas, bet tas nozīmē arī to cilvēku, kas strādā bērnu dārzā, jauna sagatavošanas pakāpe, izglītība, audzināšana vispārējais. Tas pats ir skola un vispārējais. Tāpēc tā problēma nav vienkārša. Un nevar runāt par to, ka mēs saliekam pretstatam pensionārus bērniem. Nebūtu ne. Jā, īstenībā jau tā saka, ka bērni un veciļaudis valstī ir sabiedrības tā neaizsargātākā daļa. Un pēc tā, kā dzīvo valstī bērni un pensionāri, pēc tā spriež par katras valsts labklājības līmeni. Mums līdz tam laikam vēl diezgan daudz ko darīt. Bet es jums pateikšu vienu lietu, kas man ļoti pārsteidz. Viens no maniem pirmiem braucieniem manā garajā mūžā bija uz Somiju. Un man, ziniet, krita acīs, ka veco ļaužu pansionāti un bērnu dārzi izvietoti blakus, burtiski blakus, ar vienu kopējo teritoriju. Lai cilvēki varētu, šeit ir arī to paudžu sasaikni. Man šeit ļoti svarīgi no audzināšanas viedokļa, no cilvēka psiholoģiskā viedokļa. Ļoti interesants. Jā, bērns var atrast, teiksim, gādīgas rokas, kas viņu papājā un pamīļo un pastāst kaut ko no dzīves. Veciem cilvēkiem arī ir prieks skatīties uz jaunu. Jā, tas modelis ir jauks, jā, un par tāds modelis ir arī, man liekas, Taivānā, cik es zinu. Tur es neesmu bijis, nezinu. Es tur biju, es varu pateikt. Jā, bet tas tā. Tātad mēs neatbildējām uz pašu sākumā jau jums uzdoto jautājumu, jo bija daudz zvanu un saprotams cilvēku interesi par tām lietām, jo jūs tomēr grib dzirdēt reālus vārdus, vai tas, kas tika solīts, varētu tikt īstenots, bet mums palika tā, vai koalīcija nevarētu? Divos vārdos tikai par to, vai ir solījums var pildīt vai nepildīt. Tur, kur mūsu partija ir pie varas, Rīgā, Rēzeknē un citur, cilvēki redz, ka neskatoties uz krīzi, neskatoties uz ekonomiskām grūtībām, tomēr tie sociālās garantijas un tie solījumi, kas bija pirms vēlēšana, tie solījumi tiek pildīti. Un man šķiet, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc cilvēki arī noticēja Saskaņas centram. Es neredzu principiālu atšķirību lielpilsētas, galvaspilsētas praksi, kā piemēru pārnest uz visas valsts pieredzi. Jā, un tagad par to jautājumu, par ko es jautāju sākumā. Šobrīd jau notiek koalīcijas veidošanas sarunas un jau visādas tur aizmugurs intrigas, aizkulišas, spekulācijas, provokācijas iespējams un tā tālāk. Bet es jau piesaucu profesoru, kurš šeit vakar izteica tādu domu, kādēļ nevarētu koalīciju veidot visu 5 partiju pārstāvji, jo galu galā 5 partijas un visas strādā tautas labā. Ziniet, es teikšu tā. Pirmkārt, tiešām tās pārunas notiek, viņas ir pirmkārt konfidenciāls, otrkārt ļoti sarežģītas, jo, lai rast optimālu risinājumu, daudziem vajadzēs atteikties no tiem stereotipiem, kas dzīvo galvās, politiķu galvās, bet nedzīvo jau, paldies Dievam, tautas apziņā.
Kas attiec uz to brīnišķīgo ideju, ziniet, mūsu parlamenta kolēģi no visu Latvijas un Tēvzemei brīvībai, kā galveno savas programmas uzdevumu ir piefiksējuši domu, ne doma, bet ideju, ka nepieļaut, lai Saskaņas centrs būtu pie varas. Ar šāda veida postulātu mēs varam runāt par vienotu plašu koalīciju, kura būtu iesaistīti visi. Man šķiet, ka šāda veida sarkanā līnija jau izslēdz tādu lietu. Bet principā tāds praksa arī neeksistē, jo plašas koalīcijas ir vajadzīgas, godīgi sakot, tikai un vienīgi, lai iziet no krīzes situācijas. Tad tas ir nepieciešams, jo visas reformas, kuras ir nepieciešams, tām ir jābūt plašam sabiedrības atbalstam. Bez plašas koalīcijas to izveidot nevar. Tad šobrīd tas kā reiz varētu būt. Šodien tā ir vēsturiskā iespēja, ka to varētu izdarīt. Ja politiķi nevarēs vienoties par to, tās iespējas izmantošanu, tad grošs im cenā. Un kāds ir jūsu domas, pavisam īsi jau noslēdzot sarunu, kāds ir jūsu domas, ka ministra posteņus varētu ieņemt arī ārpus jebkādām partijām stāvoši cilvēki? Es skatos diezgan mierīgi un diezgan normāli, jo, diemžēl, man situācija līdz šim bija tāda, starp citu bija arī tāda piemēra, ka profesionāļi, kas stājušies ministra posteņos, ministra vietās, viņiem vajadzēja saistīt savu turpmāko dzīvi ar kādu no partijām. Tas ir amorāli. Ja tu esi izvēlējies kandidātu, kurš pēc tavām domām ir profesionāls un spēj atbildēt ne tikai politiski, pasvītroja ne politiski, bet par rezultātiem, kas ir nozarē sasniegt, tad var runāt arī par neprofesionāliem un nepolitiskiem kandidātiem. Jā, paldies par sarunu, paldies jums par atnākšanu uz raidījumu. Un studijā mēs, godātie skatītāji, politiskās aktualitātes pārunājam kopā ar jaunās Saeimas jauno deputātu, jāsaka, Sergeju Dolgopolovs. Paldies, sirsnīgs. Un joprojām jāvēl sekmes darbā, tautas labā. Paldies. Jā, tālāk raidījumā mēs skatāmies Ogres televīzijas stāstu, ka Pierīgas teritorijā ir apsekoti nesakoptu zemes īpašumi, un pēc tam vērosim sižetu par to, ka Liepājas ostā ir piestājis milzīgs kravas kuģis. Lai apzinātu neapstrādātos nekustamos īpašumus un atbilstoši likumdošanai apliktu tos ar dubultā nodokļu likmi, aizvadītajā gadā Lauku atbalsta dienas speciālisti veica zemju apsekošanu.